Nu tā kā šodien ir ļoti brīnišķīga diena, ir 19. janvāris, svētdiena, un ir kārtīgi uz plusos, es gribētu teikt, kādos +6 varētu būt, nezinu, kaut kas uz to pusi. Bet vēja nav, lietus nav, viss ir vienkārši brīnišķīgs laiks ārā, super. Tad es izdomāju, ka varētu tā kā pēdiņās atklāt sezonu un izvilku ārā savu, kā lai to pasaka, uzticamo cīņu biedru, savu, tā teikt, pirmo, es pat nezinu, vai pirmais detektors man tas noteikti nav bijis, absolūti noteikti, tas ir kaut kāds otrais, jo pirmais man ir pilnīgā vintāža. Šis brīnums ir mans pirmais, kuram bija kaut kāda diskriminācija pieejama, un es viņu šodien domāju izvilkt pa ilgiem laikiem un uztaisīt tā kā nelielu apskatu par viņu. Jā, jo nezinu, man jebkurā gadījumā man ir bijuši daudzi, cik daudz, kādi 5, 6, 7 detektori man noteikti ir bijuši rokās, ko lietot, bet man vēl joprojām šis konkrētais aparāts dziļas simpātijas atstāja. Aparāts, par ko es gribēju parunāt, ir bijis arī kā viena no lozēm, no dāvanām arī šajos, kas ir bijuši salidojumi bracējiem un tam līdzīgi. Un jā, lai nevilkt gumiju, tātad šis aparāts ir Nokta Makro MIDI Horde. Manuprāt, tas ir izcilākais, labākais, vienkārši labākais detektors, ko var nopirkt cilvēks, kurš, teiksim tā, nekad nav neko racis, kurš arī neplāno neko briesmīgi rakt, kurš grib, teiksim tā, vairāk tā kā atpūsties un kādreiz paņemt, vienkārši papīkstināties. Cilvēks, kuram ir arī bērni, sieva, teiksim, no tāda vidējā ģimenīte, ja, kas gribētu kaut kad aiziet kaut kur vai pie jūras vai pie upes, atpūsties un vienkārši izklaidēties, jo tas, protams, nav nekāds nopietnais vērķis, jā, bet visādā ziņā tas ir, kā teikt, viennozīmīgi labākais, ko es esmu redzējis vismaz savā cenu kategorijā, un tam ir arī vairākas lietas, kāpēc es tā domāju. Pirmkārt, viņš ir, šajā gadījumā viņš ir zaļš, viņam ir jautrs uzrakstiņš virsū, ja? Bet, ja grib arī nezaļu, tad ir arī tāda lieta kā Nokta Makro First Swing, kurš ir absolūti identiska kopija šim detektoram, tikai viņš ir melns. Un viņam nav šis te jautrais uzrakstiņš virsū, bet, principā viņš ir absolūti identiski, tāds pats ne ar ko neatšķirās, ne spoli, ne konstrukcija, ne programmatūra, viņš ir vienkārši 1:1 tikai melnā krāsā un maksā daudz dārgāk nekā šīs. Vai ir vērts viņu pirkt pa pilno cenu? Nē, es domāju, ka nē. Cik viņš tur 169 tajā Čikčirika veikalā, jeb kā viņi tur tagad neatceros, bet, tepat Latvijā viņu var nopirkt, bet viņam cena, manuprāt, ir bišķi pa augstu. Es viņu nopirku Lombardā pa, negribu samelot, 65 vai 69 eiro ar visu piegādi. Un jā, man viņš ir kalpojis vairākus gadus nevainojami. Man nav par ko viņam piesieties. Un tam ir, kā teikt, dzelzs iemesli. Pirmkārt, viņš ir ļoti, ļoti kompakti saliekams. Viņš ir maziņš, jūs saprotat.
te ir mana tupele, un te ir viņš. Nu labi, man ir 46. izmērs, un ap 190 arī augums, bet man viņš der, uz pilnu izvalkot, pilnu garumu man viņš der. Un viņš ir pilnīgi ūdensdrošs. Viņam ir, viņi var līdz metra dziļumam mierīgi bāzt ūdenī ar visu kontrolu bloku, spoli, visu. Viņam nekas nenotiks. Tādā ziņā kaut kāds, piemēram, vienam 250, 300, 350, tur visi citi, kas ir it kā skaitās profesionāli aparāti. Cik profesionāli, bet salīdzinoši ar šo. Viņiem visiem ir jābaidās no ūdens, un tas nav pozitīvi manā uzskatā. Šajā gadījumā ir pilnīgi vienalga, vai ir lietus, vai ir vētra, vējš, tu ņemies kaut kur pludmalē, tu roc pa mežu, vai tu vispār iedod bērniem spēlēties. Kā teikt, galvenais, lai viņi nepazaudē viņu. Bet, ņemot vērā, ka viņš ir zaļš un spīdīgs, to varētu būt grūti izdarīt. Kas vēl man viņā ļoti, ļoti patīk, ir tas, ka ar visu to, ka viņš ir ūdens drošs, viņam šeit apakšā ir šī te atskrūvējamā daļa un ir šī te skrūve. Izskrūvējot skrūvi un pagriežot šo acīm redzamo korķi, viņā liekās iekšā AA baterijas 2. Viņš strādā arī ar akumulatoriem. Viņš strādā ļoti normāli ar akumulatoriem. Man tas ir svarīgi, jo man ir, man ir klīniski iebildumi pret visiem, jebvai kādu detektoru, kuram ir nenomaināms akumulators. Es to, es, protams, saprotu, ka tas ir progress un nākotne, un tagad ir visam mobīlajiem nevar nomainīt akumulators, tur visādām iekārtām nekas nav nomaināms, bet man tas šausmīgi krīt uz nerviem, un es to reāli nevaru izturēt, jo es neredzu ilgspējības nav tādā iekārtē. Tu viņu nevar vienkārši atstāt, plauktā uz gadu vai 2, un tad kaut kad izdomāt, ka tu tagad iesi un detektēsi, jā. Jo viņš jau sen būs nosēdies un acis būs nomirs un, principā, aparāts būs izmetams, jo pat ja viņš bija ūdensdrošs, viņš vairs nebūs ūdensdrošs, tad, kad tu viņu taisīsi vaļā un tur kaut ko mainīs. Tā kā šajā gadījumā daudz uzticamāka sistēma ir ar blīvēm, ar korķiem, ar blīvēm, ar visiem šitiem aizgriežamajiem variantiem un fiksātoru skrūvi, kur tu ieliec iekšā visparastākos akumulators, kurus tu vari, salādēt kaut vai 30 vai 50, paņemt mugursomā un, braukt uz kaut kādu Magadānu dziļajiem mežiem, detektēt zaļš palikdams mēnešiem no vietas, jā. Tev elektrība nebūs vajadzīga. Protams, tas ir tikai mana preference, bet viennozīmīgi 2 tātad absolūti spēcīgās lietas, kas viņam ir, tātad tas ir maināmas baterijas, tas, ka viņš normāli darbojās no akumulatoriem, tas, ka viņš ir pilnīgi ūdensdrošs. Vēl viena lieta, kas ir acīm redzama, viņam netorčī nekādi vadi, nekas nekur nekarājās. Nekas nekur nav uztīts, aptīts, satīts. Tā ir vēl viena lieta, kas man šausmīgi reāli besīja ārā detektoros, ka tu tur tajos vadu murskuļos satinies, pat ne tas, ka tu viņos satinies, bet viņi tur ļodzās, kustās, savienojumi nobeidzās ar laiku. Tas arī kaut kāds tāds, galīgi nepatīk. Šajā gadījumā
Viņam nekā tāda nav. Viņam iekšā trubās ir elastīgais vats, kurš pats pastiepjās, pats saraujās tik, cik viņam vajag. Un, jā, nekur nekas nekarājās. Savienojumi ir forši, izturīgi. Kas viņam vēl ir izcila īpašība, ir tas, ka viņam ir vizuālais indikators. Tātad šī dioda, kas ir iekšā, viņa maina krāsu atkarībā no tā, kāds ir konkrētais metāls tev. Tātad, principā, ja tu viņu esi neizvilktā veidā, šitā kā viņš ir pilnīgi neizvilkts. Ja tu ņemies tur metra dziļumā pa ūdeni, ja, un tev kontrols bloks ir zem ūdens apakšā, tev nevajag nekādus pīkšķus vai purkšķus, tu uzreiz pēc gaismiņas redzi, kas tur apakšā ir, vai tas ir sarkans. Liekas, ka viņam bija sarkans dzels, sarkans dzeltens laikam bija vidējie un zils bija uz augstajiem visādiem sudrabiem. Labi, es viņu kādu laiku neesmu lietojis, tāpēc es tagad uz sitienu vienkārši neatceros tā, bet liekas, ka tā bija. Un, jā, spolīte, protams, viņam varēja būt lielāka nekā ir, bet atkal, kā mēs labi zinām, vai arī pareizāk sakot, daudz to nezinu, varbūt es tur runāju muļķības, bet mazāka spole, tas nozīmē, ka ir precīzāks uz maziem objektiem šis te aparāts. Un šajā gadījumā aparātam, lai tas cik neticami neliktos, viņam ir, viņš uz 15 kHz strādā, kas, manuprāt, ir ļoti zvērīgi labi, ja salīdzina ar tur, piemēram, tiem pašiem eisiem un tam līdzīgi, kam tur ir 7-8 kHz. Ja. Un, kas atkal, tas ir svarīgi atkal tikai tad, ja tu gribi meklēt zeltu, sudrabu un mazus objektus. Tātad, principā, šis te aparāts ar savu mazo spolīti un 15 kHz, viņš ir lieliska auskaru, gredzenu un tādu visādu sūdiņu meklēšanas mašīnu. Tas ir tas, kam viņš varētu būt visideālāk piemērots. Un tas arī lieliski iet kopā ar to, ka viņš ir ūdens drošs. Ar viņu var ņemties pa pludmali, meklēt pazudušās tādas, bižutērijas un visādas tam līdzīgas lietiņas. Tā kā tā. Es viņu pamēģināšu tagad izvilkt un tad turpināšu runāt. Tātad, stiprinājums viņam ir šeit, pie spoles. Un šeit viņš nāk arī ārā, velkās ārā visā garumā līdz atzīmei maks. Tātad te laikam ir collās tās tur 5-6. Tu viņu izvelc ārā līdz maks. Šajā gadījumā man vajag maks. Tu viņu izvelc tātad līdz tam maksam. Ir maks un tad viņu var aizspiest ciet. Un viņš fiksējās, viņš vairs nekur nestaigā. Ļoti forši. Un tā tad ar izvilktu. Tā tad rēķināties, ka man ir pietiekami liels augums. Un tā tad man viņš sanāk līdz viduklim aptuveni. Kas, protams, citos gadījumos nebūtu nekas baigi labs, bet pat cik viņam ir šis te īsais atbalsts, par ko es gribu pateikt vēl pāris labus vārdus. Dēļ šī īsā atbalsta viņš sanāk, viņš pēc izbēra ir pilnīgi ok, jo
it īpaši tā kā man patīk rudeņos un pavasaros kaut ko darīt, šo te mazo atbalstiņu viņu var pabāzt jakai apakšā zem jakas, tātad nevis pa virsu jakai, bet zem jakas. Un viņš tev netraucē, vienkārši tu var ar siltām drēbēm staigāt apkārt, un viņš tev ļoti, ļoti normāli tā kā pieguļ pie ādas klāt, pie ķermeņa un netraucē darboties. Kamēr tie, kas ir domāti, visai rokai likt apkārt, un tu pamēģini viņu uzlikt pufīgai jakai virsū. Tur tev vai roka neieiet, vai viņš līdz galam tur, vienkārši nesalīdzinām sūdīgāk nekā šajā variantā, tā kā ir šeit, kad tu vari vienkārši pabāzt viņu burtiski apakšā, tā kā zem drēbēm. Tu viņu rokā normāli turi, pilnīgi, viss kārtībā. Un pats tas brīnums ir pagājis apakšā zem tavas jakas. Viņš normāli atbalsta tev roku, un viņš tev netraucē, piemēram, ar savu eksistenci. Tu viņu praktiski, protams, tu jūti, ka viņš tur ir atspiedies tev pret tādu, bet tas nav tik ļoti besījoši ārā, kā tad, ja tu ja tev ir tas lielais, tā kā pilnais tur zem elkoņi, ko būtu jāliek, jo to, manuprāt, nav iespējams kaut kādos augstos laika apstākļos normāli izmantot. Vismaz man personīgi ļoti, ļoti riebjās. Bet šajā gadījumā šim aparātam viss ir vienkārši ģeniāli. Tu viņu pabāz apakšā zem drēbes un mierīgi viņš tev iet līdz zemē. Kā jau es teicu, man ir, kad man pasēja mērīja ar visiem zābakiem, tātad 191 bija nomērīts, tad rēķinam bišķiņ nost, tātad tas būtu kaut kādi, 188 centimetri man ir augums, jā, un man pilnīgi ļoti normāli, viņš pilnīgi ļoti normāli līdz zemē iet. Un normāli pabāžās apakšā un vienkārši ideāli. Manuprāt, tas ir ideālākā konstrukcija, kas vien var būt priekš tādiem tā kā ziemas, pavasara un tādiem racieniem. Protams, vasarā tas nav tik svarīgi, jo vasarā tev ir īsās rokas, bet tajos laika apstākļos, kad tev ir vajadzīgas garās drēbes, tas ir šausmīgs pluss šajā gadījumā šim aparātam. Tātad, kas mums ir no kontroliem? Tātad, labā poga nospiežam, turam. Aparāts ir ieslēdzies. Baterija rādās pilna, bet tā varētu būt diezgan liela muļķība, jo viņš tur ir, vismaz mēnešus 3 mētājies mašīnas aizmugurē. Un pirms tam viņš ir arī lietots, tā kā netic, ka viņa ir pilna, tas tikai šobrīd viņa uzrādās, ka pilna. Tātad kreisā malējā poga ar īsiem spiedieniem mainās dziļums meklēšanai. Ar garu nospiedienu, tātad nospiežot un ilgi turot, mainās tas, cik viņš agresīvi pīkstēs. Ilgi turot nospiestu šito, viņš ieslēdzās un izslēdzās, kā es no sākuma rādīju. Bet ar īsiem spiedieniem tu atslēdz viņam, tas ir tu veids diskrimināciju. Tātad vienreiz nospiežot, viņš tev nerādīs dzelžus, otrais nospiežot, viņš tev nerādīs vidējos, atstās tikai visādus sudrabus un tam līdzīgi. Protams, kā mēs labi zinām, tas viss ir fufels, jo kā sudrabs tev var uzrādīties, jeb vai kas, galvenais viņam ir pareizi vai drīzāk nepareizi nokrist un būt pareizā vai nepareizā
mineralizācijā zemē, un tev visādi brīnumi tur rādīsies. Tā kā tas tāds orientējošais rādījums. Man principā parasti patīk staigāt visu pilnā dziļumā, pilnā skaļumā, ar visu ieslēgtu. Jo, Tā, un ko mēs tad tikko kaut kas te iepīkšķējās? Kaut kas, dzels. Edzi? Parādās pakaus, āmurs, nagla. Tātad un iedegās sarkanā dioda, kas arī ir riktīgi patīkami. Bet, tas te ir kaut kur šiten, te ir kaut kāds dzels mēsls. Apakšējā poga ir pinpointer. Tātad te arī viņš kaut kur ir. Tīri intereses pēc es pamēģināšu izbakstīt, kas tas ir. Bet, tas nav baigi svarīgi, bet, tas tikai gribēju parādīt, kā tas izskatās. Ja kurā gadījumā, tad, ja tu ej, kaut kas iepīkstējās uz vidēju arī tur. Nē, man tas zābaks nav. Jā. Te ir kaut kāds dzels mēsls. Bet, labi, davai pamēģinās viņu parakt. Tad tur viņš pīkstinās to, kā te pirms rakšanas apstīšos. Un paņemsim dzelzi nost. Un kur mums ir? Viss sāmen, klusums. Nav nekas, ne vidējais, nekāds cits signāls, nekā tur vienkārši nav. Tur viss kluss un mierīgs. Uzliekam atpakaļ visu pilnu. Tātad tas ir kaut kur šitenī te. Šeit. Tātad es bišķiņ paraku un noskaidrojās arī, kāpēc tas brīnums uzleca ik pa brīdim arī kā vidējais signāls. Bet beigās iekrits tomēr sliktajos signālos. Cik sliktajos, bet tādos, ko nevajag ņemt. Tas ir tāpēc, ka šis ir folijas gabals. Un ko es gribēju, ko es jau biju paspējis aizmirst pateikt, ir tas, ka šim aparātiņam programmatūra iekšā jau ir uztaisīta tā, ka viņš jau no rūpnīcas visādus tādus, teiksim tā, folijas, kas ir no cigarešu paciņām, kas ir no alus un citu dzērienu buņģām, tos pultebus un tam līdzīgi, kas tur atveramie. Tos visus viņš automātā krāmē iekšā sarkanajā kategorijā. Tātad viņš rādīs sarkano diodi un liks viņu iekšā pie pakaviem, naglām un vispārējā. Kaut gan tie pēc paša metāla, tā draza ir drīzāk alumīnijs, nevis dzels. Bet viņš viņu liks iekšā
Vismaz tas ir mans personīgais novērtējums, jo es jau nevaru paskatīties, kas tur tajā kodā rakstīts tajā programmai. Bet tas, ko es redzu no reālās dzīves, ir tas, ka viņš neatkarīgi no tā, vai tā drāza ir no alumīnija vai no vēl kaut kā. Ja tā ir drāza, tad viņam ir kaut kāda iebūvēta gudrība iekšā, ka viņš to drāzu atpazīst un automātiski ieliek tajā sarkanās diodas signālā. Nu tā, liekas, ka man izdevās dzīvē noķert arī, kur tu palika, kur ir vidējais signāls. Tātad viņš rāda monētiņu, gredzentiņu, arī atzīmē, ka tas varētu būt. Tagad viņš arī grib zilo rādīt. Zaļo, pardon, zaļais. Tātad viņš stāsta man, ka vai nu tur ir monēta vai vidējais. Interesanti. Jā, visādi garām gājēji traucē. Man te rakņā tie es tā arī neesmu īpaši tādā vietā, kur baigi drīkstāt. Pareizāk sakot, te nav nekas rakstīts, ka nedrīkstāt. Bet nav arī teiks, ka kaut ko baigi drīkstāt. Jebkurā gadījumā es paņēmu bišķi lāpstiņu. Jāpurķējās. Kas mums? Kas te notiek? Pa šitādu zemi jau var mierīgi arī ar puļķi bez lāpsts. Tur kaut kāda monēta gan jau būs. Kurien viņš sazina? What the fuck? Tas noteikti nav tās. Kas tas ir? Arī nav. Aha, es ieraudzīju. Es liekas, ka ieraudzīju kaut ko tādu, ko es nebiju gaidījis vispār te ieraudzīju. Aha. Tā. Kāpēc tas te ir? Kas tas ir? Kas tas ir? Tas īstenībā izstāst, ka es pat labi saprotu, kas tas ir, bet kāpēc tas te ir? Jo šeit nekāda kara darbība, cik es zinu, nav notikusi. Tā ir zaļa un liekas arī izšauta kaut kāda pūļa. Bet kāpēc tajā lodē ir gals aiztaisīts, aizsiets tā kā ciet? Tā kā kāds ar knaibliem būtu speciāli viņa aizgriezis. Jauns viņš sazina. Kas tas vispār ir? Sekundes pastīšos bez kameras. Nezinu, neredzu, precīzi nesaprotu. Jebkurā gadījumā šī ir viena no tām lietām, ko uzreiz var pateikt.
ka vajag vienkārši nahren izmest ārā. Ot tā. Tur, lai viņi arī paliek, lai kāds cits viņu roka, bet es viņu nerakšu, jo mēs labi zinām, kā šai valstī ir ar likumiem. Būtībā laikam viņi bija izšaut, un tur nekas arī nevarētu būt, bet, es karu neroku, man karš ir pilnīgi vienalga. Tas ir bīstami, un tas nafig nav vajadzīgs, jo var sanākt problēmas. Bet, vispār atradums ir interesants, jo šeit nevajadzēja, šeit ir faktiski, dzīvojamais gandrīz vai rajons, te nevajadzēja būt nekādam tādām atradumam. Tā kā tā, bet, interesanti. Tā, labi. Rezumējot, kā teikt, ko es varu pateikt? Kā jau es video sākumā teicu, šis ir līdz šim mans viennozīmīgi mīļākais aparāts, ko es esmu lietojis. Protams, tas ir, kā lai pasaka, pats par sevi saprotam diezgan smieklīgi, ja? Ka es par, būtībā faktiski aparātu, kas tiek tirgots un mārketingā pozicionēts kā pusauģu bērnu aparāts, ka es par viņu esmu stāvā sajūsmā un viennozīmīgi saku, ka tas ir tāds ērtākais, lētākais, drošākais, mazāk piņķerīgākais, vienkārši, manuprāt, vislabākais iesācēji, iesācēji aparāts, jā. Jo viņš ir tāds, ka tu vienkārši ieliec baterijas, tu viņu ieslēdz un viņš strādā. Tur nav nekas tāds, tev nav jāizlasa grāmata, lai viņu saprastu, tev nav nekādi ground balance, nekādi tur, es nezinu, režīmi, modes, tur tādas un šitādas un vēl kaut kas, un vienkārši tu noliec viņu. Tu viņu ieslēdz, un viņš strādā. Un viņam ir ļoti, ļoti normāla, teiksim tā, diskriminācija. Viņš, man nav pārāk bieži gadījies, ka viņš kļūdītos, tā fundamentāli kļūdītos, ka tur man pēkšņi rādās, zelta gredzens, ja, un īstenībā tur ir kaut kāds uzgrieznis vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, tur ir, viss ir, kā teikt, nokte ir kvalitāte, ja, un šajā gadījumā viņš ir patiešām kvalitatīvs izstrādājums, vienkārši tas, ka viņš ir zaļš ar melnu, nevis vienkārši. Ja viņš būtu melns ar melnu, tad viņš tiktu pārdots kā Nokta Makro First Swing, kas ir domāts pieaugušajiem, bet tā kā viņš ir zaļš ar melnu, viņš tiek pārdots kā Nokta Makro Midi Horde, kas ir domāts pusauģiem un vecākiem bērniem. Bet, kā mēs redzam, pēc viņa izmēra, pēc garuma un viss pārējā, viņš derēs viennozīmīgi visai ģimenei. Tu vari nopirkt vienu šādu aparātu, ja? Un viņu var salikt vismazākajam, labi, ne jau tur 2-gadīgam, bet 6-7 gadīgam viņu var mierīgi salikt, un viņu var salikt arī cilvēkam, kuram ir pāri pa 30 un 180 garums, jā, nekāda problēma nebūs. Tieši šī te multifunkcionalitāte, tas, ka viņam ir, es aizmirsu pateikt, ka viņam arī, teiksim tā ir, pēc skaņas atšķirās, ko tu tieši turēsi atradis, vai tas ir laikam tas polifonija, ja, kad uz dzelzi viņš pīkšķ vienā skaņā, uz vidējo viņš pīkšķ savādāk. Un tas viņam arī ir. Un plus vēl tas, ka uz diodēm tās gaismiņas atšķirās. Jebkurā gadījumā man šajā aparātā patīk pilnīgi viss. Viņš ir nostrādāts perfekti no A līdz Z. Es, protams, gribētu, lai
Piemēram, tā pati Nokta izdod, nu, tā, būtībā tieši tādu pašu aparātu, tikai ar, pieņemsim, 20 vai 25 kHz, un viņai varētu būt, nu, bišķi lielāks poli, pieņemsim, vai vispār DDS poli, nevis koncentriskā, tā kā šitā. Un varbūt, nu, nezinu, kaut kādu uzlabojumu, bet tā, lai paliek maināmās baterijas un tā, lai paliek riktīgi vienkāršais šis te režīms, jā. Bet, nu, vistuvākais, ko es līdz šim esmu redzējis, tas ir Nokta Makro, tas Find X Pro, uz ko es esmu skatījis, metis acis virsū un domājis, ka man tādu baigi gribās, bet, diemžēl, viņam ir tā fundamentālā lieta, kas man tik šausmīgi riebjās ārā, ka viņam nevar nomainīt baterijas. Viņam ir iebūvētais akumulātors, kas man tik, nu, es vienkārši to nevaru izturēt. Man tas man klīniski riebjās, man riebjās urbmašīnas ar iebūvētu akumulātoru, man riebjās telefona ar iebūvētu akumulātoru, kaut gan, nu, tā vispār gandrīz izbēgt nav iespējams. Bet, jā, nu, šajā gadījumā šis ir tas zelta vidusceļš. Manuprāt, līdz šim tas ir vislabākais aparāts, ko es esmu redzējis. Kā teikt, hands down, absolūti. Nekā labāk nav. Protams, jā, viņam ir savas limitācijas, viņam ir mazā spolīte, viņam nebūs tāds dziļums, tā kā tur, es nezinu, kaut kādām DD, tur milzīgajām spolēm. Bet joks jau ir tāds, ka viņš gandrīz neko nesver, viņš sver mazāk par 1 kilogramu, to viņš staigā apkārt, tu visu dienu var nostaigāt, tu vispār nejūti, ka viņš tur būtu. Viņam kopējais svars ir ap 960, 970 kaut kādu tur gramu, bet, nu, jebkurā gadījumā zem 1 kilogramu. Un, jā, kā jau es teicu, viņš der visiem. Un, kā teikt, ir tas teiciens, kas der visam, tas neder nekam. Varbūt tā ir parasti taisnība, bet šajā gadījumā viņš der faktiski visam un viņš ir lietojams. Faktiski visam. Viņš nav labs, viņš nav perfekts un nav izcils, kā teikt, visās iespējamās jomās, bet viņš ir lietojams faktiski jebkuros apstākļos, mežā, pludmalē, tur, nezinu, pļavā, vienalga, kur tu iedomājies lieto šo aparātu, viņš būs lietojams visur, un viņš vienlīdz labi, vai, nu, var teikt, varbūt arī vienlīdz slikti performēs visos tajos apstākļos. Jā, viņam nav super dziļums, jā, viņam patiešām, nu, ir tas bērnišķīgais izskats, varbūt, bet tās īpašības, kas viņam ir, tās, kas ir pozitīvās īpašības, viņas viennozīmīgi atsver visas tās negatīvās blaknes, kas vien varētu viņam būt. Un, jā, tāpēc es saku, šis nav man vienīgais aparāts, viennozīmīgi, man ir arī labāk un man ir arī sliktāk, bet šis man ir viennozīmīgi mīļākais aparāts.